Kurš ir tas vainīgais, kas ļāva būvēt rūpnīcu mežā? Pagasta priekšsēdētājs Cīrulis nebija pirmā persona, kuras paraksts būtu nepieciešams būvniecības atļaujā. Bija vajadzīgs Jāņa Dambja paraksts. Dambis, ilgadējais Garkalnes novada galvenais arhitekts, vēlāk būvvaldes vadītājs. Vēlējos ar viņu runāt, sazinājos ar viņu bijušiem kolēģiem, diemžēl bez rezultāta. Viens no viņa līdzgaitniekiem, bijušais deputāts, man pajautāja: ja tu būtu sataisījis tik daudz sūdu, vai gribētu ar kādu par vecajiem darbiem runāt? Manā dzīvē ir periodi, par kuriem es galīgi nelepojos. Vai es gribētu par to ar kādu runāt, vai gribētu paskaidrot savu rīcību? Laikam tomēr nē. 90. gados bija vairāki ietekmes mehānismi. Varbūt piedāvāja lielu naudu, šantažēja, iespējams, ka kriminālās autoritātes globus cilvēki bija atbraukuši. Varbūt lēmumi tika pieņemti savu priekšnieku Cīruļa ietekmē. Es pieļauju, ka Kārlis bija visai uzstājīgs. Galu galā tā bija viņa zeme, uz kuras būvēs, un viņam maksās zemes nomas maksu. Vai Jānis būtu rīkojies tāpat arī tagad? Nedomāju. Knabi neko pretlikumīgu nesaskata, vides dienests arī, varam un novada pārvalde, redz vienīgi likumīgu darbību. Ko man tālāk darīt? Tiesāties? Ar uzņēmumu, kuru gada apgrozījums pārsniedz 30 miljonus, tas būtu dārgi, ilgi un neefektīvi. Pie kam būtu jāpanāk, lai valsts atzīst to, ka tā nav nekāda likumīgi uzsāktas darbības turpināšana, bet nelikumības turpināšanās. Es neceru pat visu savu optimismu. Tāpēc tiks veidot biedrība, kas būs tiesīga vērsties starptautiskās organizācijās. Par šo biedrību es varu pateikt vienu. Statūtos tiks ierakstīts: biedrības valdē nedrīkst būt neviens deputāts, kā arī aktīvais kandidāts. Smalkāk par šo biedrību izstāstīšu nākamajā video.